Nedēļu pēc traģiskās apšaudes Erebro dzīve Zviedrijā uz mirkli apstājās. Visā valstī tika ieturēts klusuma brīdis, pieminot valsts vēsturē nāvējošākās apšaudes upurus, kas notika iestādē, kurā pārsvarā mācījušies imigranti. Zobārsta asistente Santa Rudzīte par masu apšaudu uzzinājusi darbā. Tieši tur sāka pacienti par to runāt, un tad mēs arī sadzirdējām ziņās, traģiski un prātam neaptverami, bet klīst visāda informācija, dažādi fakti un jautājumi neatbildēti. Jautājumu vietējai sabiedrībai tiešām ir daudz. Zviedrijas noziedzības situācijā 10 bojāgājušie Erebro ir tikai aizberga virsotne. Sabiedriskās drošības lielākais augonis ir vardarbīgu bandu vairošanās, kurām saknes visbiežāk meklējams Turcijā, Sīrijā un Somālijā. Tieši tās lielā mērā atbildīgas par straujo slepkavību skaita pieaugumu, šajā ziņā padarot Zviedriju par vienu no bīstamākajām valstīm Eiropā. Zviedriem nākas pierast arī pie ziņām par sprādzieniem. Šī gada sākumā valstī reģistrēts vidēji 1 sprādziens dienā, savukārt pērn tādu bijis 317. Satraucoša tendence ir arī nepilngadīgo iesaistīšana noziegumos. Zviedrijas premjers Ulfs Kristersons atklāti atzinis, ka valdība pašreiz ir iedzinējos. Tas, ka mums nav kontroles pār vardarbības vilni, ir pilnīgi acīm redzami. Ja mums tāda būtu, mēs šeit tagad nestāvētu. Zviedrijas policija noteiktiem reģioniem valstī piešķīrusi apdraudētas zonas statusu, kas nozīmē, šeit pastāv liels risks saskarties ar vardarbību un neslēptu narkotiku tirgošanu. Sēdertelis pilsēta netālu no Stokholmas ir viena no tādām. Atsevišķi tās rajona policijas kartē iekrāsoti tumši sarkanajā, visaugstākā riska krāsā. Šajā pilsētā dzīvo arī vairākas latviešu ģimenes, ar kurām tikās Zviedrijā dzīvojošā žurnāliste Gunta Enerūta. Šī apkārtne vispār ir tāda, kad tādi šāvieni, tā ir ikdienišķa padarīšana. Kamēr ģimene meklē, kurp pārvākties, savus 2 bērnus viņi cenšas pasargāt pašu spēkiem. Vairāk paskatos telefonā, kur man kāds atrodas, ja ilgāku laiku nav nekādas ziņas bijušas, nekas vai nav rakstīts vai nav zvanīts, tad es iemetu acis telefonā, kur atrodas vai ir kustībā. Rakstnieka un žurnālista Arvīda Deģa ģimene pielāgo ikdienas rutīnu apkārtnē novērotajiem. Ir bijis tāda reize, kad es pat neesmu braucis pirkt pārtiku, jo mēs vienkārši zinām, kad ir policijas reidi, jā. Mēs nebraucam uz kādiem tur rockfestivāliem vai kādiem. Mēs arī pat neejam Sēdertelē, kad ir laukumā lielie koncerti vasaras svētkos, jo mēs uzskatām, ka tie vakara koncerti, tur nevar pāris policisti garantēt, ka tas pūlis nesatrakosies un kaut kas nenotiks. Jā. Ņemot vērā to, ka šeit tomēr atrodas ļoti daudz trešo valstu iedzīvotāji, kas ir savā ziņā zīmogu uzlikuši sev kā visai nācijai. Diemžēl, bet tā tas ir, kad būtu jāievēro stingrāki drošības noteikumi jebkur. Savukārt ar bandām nesaistītajiem austrumu imigrantiem šāds zīmogs nereti liek justies kā staigājošiem mērķiem. Nav noslēpums, ka Zviedrijā auguši arī tā saucamā balto pārākuma uzskatu piekritēju noziegumi. Lai arī nav oficiāli apstiprināts, ka Erebro šāvējs rīkojies šādas pārliecības vadīts, vairāk eksperti norādījuši, ka izvēlētā vieta, iebraucēju apmācību centrs, norāda uz tādu iespējamību. Arī tas liek Mārītei aizdomāties par ģimenes un pašas drošību. Arī viņa turpina apmeklēt zviedru valodas kursus. Mani bērni iet skolā, es pati apmeklēju skolu, un es saprotu, ka tas pilnīgi nemaz nav droši. Neskatoties uz nedrošo situāciju, neviena no ģimenēm neplāno kravāt koferus, lai pamestu Zviedriju. Viņi cer uz lielāku valdības un policijas aktivitāti.